Darba dienas pievakarē pašvaldības policijas Vidzemes pārvaldes inspektori iegriezušies kādā daudzstāvu namā Purvciemā. Tā iedzīvotāji sūdzējušies par kaimiņu uzdzīvi, skaļu mūziku un kautiņu trokšņiem un minējuši, ka savādajā ballītē spiesti noskatīties arī vairāki bērni. Labvakar! Izsaukums jums dzīvokli. Kāpēc? Ka kaut kāds kautiņš notiekot dzīvokli. Varam minēt? Istabā. Kāpēc uzreiz neteicam durvis vaļā? Bērni gulēja, istabā bērni. Kurš pamodināja bērnus? Jūs? Ka jums te mūzika skanēja, ka mēs atbraucām? Nē. Kāds nē, mums tak viss ir audio ieraksts. Es dzirdu mūziku. Pēdos. 05. 05? Šodien tikai. Varam uzsēsties. Taisīsim. Šodien tikai lietojat, ja? Man gribētu atbildēt. Nu, skatos, šeit nav diezko labi dzīvošanas apstākļi. Pagaidi, mēs atbraucam. Nē, te bija pastē. Viss te порядок. Ko pamēģini? Nē, ka noliec. Neviens nesaka, ka jums atņemt vērnu. Es saku, es biju 2 dienas atpakaļ. Šeit viss bija kārtībā. Šeit viss bija kārtībā. Es biju. Tagad šeit viss ir stipra alkohola reibumā. Skatos. Viņa viss, bet nu... Nē, viss kārtībā. Kas viss kārtībā? Jūs vispār esat šodien pilnīgi piedzērusi. Es atbūtu. Nesacīju mums. Lai noskaidrotu, cik daudz tad māte izdzērusi, policisti lūguši sievieti iepūst alkometrā un atklājies, ka viņa ir vairāk nekā 2 promīļu reibumā. Ņem viņa nazu paņem. Reku nazu paņem. Ko tu stāsti visiem? Ko tu motivāsi? Kas Es nedošu savus bērnus, es nedošu. Man ir nedošu savus bērnus. Dzīvokļu valdīja ļoti liela nekārtība. Varēja redzēt, ka bērni nav sen mazgāti un par viņiem neviens nerūpējās. Tātad policijas darbinieki pieņēma lēmumu visus 3 bērnus šķirt no ģimenes. Iepriekš minētā informācija tika nodota gan Rīgas bērņu tiesai, gan tālāk jau lietas materiāli tika nodoti bērnu likumpārkāpumu profilas nodaļas darbiniekiem. Un paši bērni? Paši bērni tātad tika nogādāti krīzes centrā Maskavas ielā 178.